Čau visiem! Šajā video mēs apskatīsim neparastu un ļoti interesantu faktu saistībā ar Amerikas Savienotajām valstīm. Precīzāk, tur atrodošajiem ceļiem, kas ir ideāli taisni, kuris kopumā veido tūkstošiem kilometrus. Kas viņus būvēja, kad viņus būvēja, priekš kā viņus būvēja. Mēģināsim kaut kā rakst skaidrību, un jūs katrs varēsiet arī pats apskatīties savos datoros, papētīt to visu tuvāk. Tāpēc neslēdzies prom, būs interesanti, un šī ir kārtējā prātspēļu sērija. Nu ko, tā, aiziet video. Mēs skatīsimies Google Earth. Lūk, šāda skaista mūsu zemīte. Un sākumā apskatīsimies, es jums parādīšu, kā mums Latvijā izskatās ceļi. Palielam viņi tādi arī visur ir Eiropā. Jebkurā vietā pietuvināsimies, teiksim, te. Mēs redzam mūsu ceļus. Un laukus arī redzam. Redzat kādi ceļi? Visi tādi nekādi. Vispār nav nekādas. Ir kaut kādas taisnās līnijas, bet viņas visu laiku sadalās. Un tā ir jebkurā Eiropā, Polijā, jebkurā vietā pietuvinamies. Mēs redzam laukus, redzam poļu, kur ceļi iet. Redzat, kā viņiem tāpat kā pie mums Latvijā. Kaut kā vienkārši ir ceļš, te ir kaut kāds mājiņas, un te aiziet lauki, un tad, lūk, šādi tādās teritorijās Vācijā, Lielbritānijā, visur ir tieši tas pats. Un tagad es jums parādīšu, kas notiek ar Ameriku, Ziemeļameriku. Man, lūk, te ir atveidots, un pēc tam arī ir Kanādā kaut kas līdzīgs. Tūlīt jūs ieraudzīsiet to, kas tika atrasts. Tie ir Dienviddakota, Ziemeļdakota šajos štatos, Minnesota, un lūk, šajā apkaimē, un arī uz Kanādas virzienā. Kas tad te ir? Tūlīt jūs paši ieraudzīsiet. Redzat? Jau tagad var sāk redzēt. Tā kā sietiņš, pikselīši, pa visu teritoriju. Un kā jūs domājat, kas tie par pikselīšiem ir? Redzat tos pikselīšus? Tie visi pikselīši, ja mēs pietuvināsim, ir ceļi. Ideāli taisnīt formas, veidojot kvadrātiņus, 1,6 uz 1,6 tādus diametru ideālus kvadrātiņus. Citur tie ceļi, redzat? Citur viņi ir asfaltēti, citur viņi ir grantēti, citur ir vienkārši tāds tā kā uzbērums, nav nograntēts, bet pārsvarā viņi ir visi grantēti un asfaltēti ceļi, ko mēs pietuvināsim tuvāk. Redzat, kur asfaltēts ceļš. Viņam arī ir kaut kādas bojājumi, tādas tā kā šķērsām. Kur te ir grantēts ceļš. Ideāli taisnas figūras visur. Kvadrātiņi. Lūk, skatieties. Un mēs tagad esam 162 km radiusā, 260 km, tagad mēs esam 400 Latvijas lielumā. 2 Latviju lielumā. Lūk, šī visa teritorija ir ar šādiem ceļiem. Un tagad mēs skatīsimies visinteresantākos, ko es te esmu atzīmējis, ka šie ceļi iet Long Lakes. Mēs ieraudzīsim vecā ceļa pēdas ūdenī. Skatieties, kur te iet ceļš, te viņš kaut kāds grantētais, te ir asfaltētais, te sākās grantētais, un te ir ezers, un mēs redzam, kur gultnē, ka tas ceļš tur ir bijis. Redzat? Gultnē var redzēt, ka tur ir bijis ceļš. Tāpat arī te gultnē var redzēt, tā kā krustenisks ir bijis ceļš. Kur šitais aiziet uz šeieni, un te viņš citur viņi ir tikai tādi kā uzbērumi vai līnijas, kur te arī var redzēt, ka te ir bijusi līnija. Un te ir bijis ceļš šajā ezerā apakšā. Kur ir, skatieties, teiksim, arī līnija, kas ir kaut kur ceļš. Mājas, paskatieties, kā viņam mājas izmētāts. Nevar saprast. Ceļi iet, bet mājas neredz. Un kaut kur pa vienai mājiņai ik pa laikam parādās. Arī tas ir ļoti interesanti. Kur ceļš iet, un viņi visu tās taisnās līnijas, vienalga priekšā ezers vai nav ezers, ja var, tad būs tāds uzbērums, kaut kāds tāds vecs pamests, kuru pat droši vien nevar izbraukt. Vienkārši tāds kā uzkalniņš, kur vairs neviens nepārvietojas, bet viņš te ir, viņš iet caur ezeru. Kas te? Te kur arī vecais ceļš, kaut kāds ezeriņš, un var redzēt, ka viņš ieiet, viņš te gājis ir, un te ir arī paliekas. Un te mēs šito posmu arī redzam, ka te ir bijuši uzbērums ceļam iekšā ezerā. Kas mums ir te?
Te arī rekur var redzēt, ir bijis tāds maziņš tāds uzbērums, piet pa salu, te atkal uzbērums, rekur viņš te aiziet. Te viņš it kā beidzās, te kaut kāda tā kā līnija ir, bet ja jūs šitā brauksiet, jūs visu laiku brauksiet par to līniju bezglīgi, kamēr viņa beigsies, kamēr vienkārši kaut, nezinu, tur kalni sāksies vai kas, kad kalnos arī tās līnijas vēl var novērot, ka tur ir tādi ceļi. Te arī, rekur ir paliek no vecā ceļa ūdenī. Var redzēt, ka rekur ūdenī ir tas vecais ceļš. Te rekur ir vispār tikai līnija palikusi apzīmējums. Jā, mēs tā varam braukt. Rekur tieši tajā pašā vietā sākās kaut kur, nezinu, pēc kādiem 7 kilometriem ceļš. Tieši tāpat līnijā turpinās. Te viņš rekur kaut kur beidzās, kaut kur tikai uzbērums, ejam, rekur atkal sākās ceļš. Un tā te ir visur. Visā šajā reģionā ir šī tāds struktūra. Kas te? Rekur tas ceļš ir taisni, vienalga priekšā ar ūdens tilpni. Viņa tiek šķērsota ar uzbērumu. Te tas pats, bet jau nojaukt un beidzās. Te arī rekur šķērsojam. Te uztaisīts kaut kāds apvats, bet pa lielam var redzēt, ka te arī iegāja iekšā un vienkārši pārāk dziļš un vairs nebija nekur šķērs, vajadzēja uztaisīt kādu apbraucamā ceļu. Kā šajā apvidūs ir, arī jūs redzat, visi tāds tā kā purvains un šāds ezerains bieži aplūst. Bet lielās upes nav šeit riņķi, lielā upe ir rekur te un rekur Misūri upe ir te. Šitais tā kā nav ļoti aplūstošais apvidus, bet viņš ir pakļauts Lietavām laikam, un tad bieži aplūst, iespējams tāpēc tie ceļi tur ir apglabāti, tajos tā kā viņi ir, bet tāpatās, rekur jūs arī redzat, vecā ceļa palieks ūdeni pēdas, var redzēt, rekur te ir uz saliņas. Un šitais nav nekāds lielais ezers, Bitter Lake, rekur te arī kaut ko var redzēt, ka ir bijis. Te it kā liekas, ka rekur, redzat, tā līnija izskatās lūk šādi. Te nekā nav, bet ir līnija, te rekur arī redzēt līnija ir bijusi, tā kā novilkts. Tā kā taisns stars novilkts. Citur pa viņam ir uztaisīts ceļi, citur nav, bet viņš iet. Un rekur mēs redzam, te arī kaut kādas līnijas paliekas, kāda kociņa auga vai tas tāds piebraucamais ceļš. Ja mēs tā brauksim, mēs atkal iesim normālā ceļā, grantiniekā. Un uz priekšu viņš atkal var beigties, bet viss iet čotka pa līnijām. Te rekur bānas kaut kāds, te rekur atkal iet ceļš sākās. Kas te vēl interesants, tā rekur mums iet ceļš pilnīgi pāri ezeram pa to līniju. Te rekur mēs uz salas redzam, Rušleika vecā ceļa paliekas uz saliņas. Sanāk, ka tas viss tika būvēts, taisīts pirms šitais aplūda šitie ezeri, vai viņi tika izveidoti. Tā rekur pa taisno maziņš tāds ūdeņš uzber, un kā viņš te jātaisa? Vieglāk taču ir aptaisīt riņķi? Nē, viņš ir uztaisīts tieši pa taisno pa līniju, lai visur tās līnijas iet pa taisno. Te kaut kāds apatceļš, bet redzat, līnija tāpat iet vecā. Vecā līnija iet te. Un rekur viņi turpinās, un rekur viņi aizies. Un te rekur kaut kāda ezeriņa, kaut kāds rekur pa ezeram mēs redzēt arī līniju, rekur paliekas. Redzat, es atradu tikko ar jums. Te atkal mums kaut kas ir, pārtrūkst. Te rekur iet, mēs šitā brauksim. Tā rekur te kaut kāds vecās paliekas. Un rekur mēs atkal esam normālā ceļā iegājuši. Te viņš it kā beidzās. Rekur var redzēt arī paliekas tajā pašā formā. Te kaut kādas paliekas ir, te ir atkal ceļš, paliekas. Te atkal ceļš, te atkal paliekas uzbērums no ceļa. Te it kā viņš liekas pa pazūd, bet redzat līniņi, rekur tāpat tās var redzēt, kaut kāda līniņa ir gājusi, rekur te arī. Viņi visu laiku iet, visu laiku. Mēs varam braukt, atkal mums ir normāls ceļš, bet redzat, visu laiku tieši tajā, tur varbūt pārtrūkst, kaut kāds tur 10 kilometrus nav. Un pēc tam tieši tajā pašā līnijā turpinās viss pasākums. Kas te? Uzbērums uz salas, rekur atkal uz saliņas. Mēs varam redzēt, ka te kaut kāds tā kā uzbērumiņš vecā ceļa paliek. Viņus redzat, uzbēruma, kas tur bijis. Nekur atkal caur salu mums iet, redzat, tā līnija, uzbērums ceļš vecais iet, rekur caur salu viņš ir, te viņš atkal nav, te viņš ir, te viņš atkal nav, te atkal nav, te rekur ir, te laikam aizaudzis, un te mums tieši tajā pašā plaknē turpinās. Un te mēs rekur redzam vecais uzbērums, viņš palicis, uztaisījuši jaunu apceliņu riņķi. Un lūk tā, un te ir tā visur. Vecā ceļa paliekas uz ezera, rekur arī redzam, caur ezeram iet.
Te arī rekur pāri ezeram iet. Purvā rekur uzbērums mums ir kaut kāds, redzat, jā. Nu, tā kā visur te ir simtiem tādu pierādījumu, ka te kaut kas tāds ļoti aizdomīgs. Un aiziesim rekur. Un te, tūlītās mēs pabrauksim, pastīsimies. Tā nevar saprast, kas tāds ir tā kā līnijas, kaut kāds kādreiz bija nolikts mazi uzbērumiņi, pa kuriem pēc tam tika veidota visas šojas ceļu infrastruktūra. Un rekur mums te arī kaut kāds neizteikts grantētais ceļš. Pabrauksim, mēs tagad Kanādā esam un pabrauksim pa kreisi, rekur caur kādu purvaini viņš iet. Te rekur kaut kāds ezers priekšā, bet tas nekas mums līnija turpinās tieši taisni. Viņi iet un iet un iet. Rekur pasieties, nevar saprast kaut kāds tāds tā kā kalna, tāds tundraveidīgs kaut kāds mežs. Bet redzat, no augstuma var saskatīt, ka kaut kāda tāda pamanāma līnija, kas te tā kā būtu ievilkta vai izbraukta vai es nezinu, vai uzbērta. Un rekur viņa iet un iet atkal ezers priekšā, bet viņa iet. Te rekur kaut kāds apveceļš uztaisīts jau pa to līniju, bet var redzēt, ka te bijuši tā līnija, kas iet taisni, neskatoties nav uz ko. Te jau kaut kāds atkal kaut kāds redzat, kaut šķersām, bet te pēc kāda laika tieši tajā pašā plaknē turpinās. Ideāli taisni. Te beidzās ceļš, bet var redzēt, ka kaut kas iemīcīts vai kas vai līnija novilkt, un viņi iet un iet un iet un iet. Te it kā kaut kas tāds pazaudējās, bet pastieties, te rekur atkal sākās tieši tajā pašā plaknē, tieši tā horizontāla taisna līnija, te atkal knapi var redzēt, nezinu, kas tas tāds par tūkstnešēns kaut kas. Te viņi iet, rekur mēs viņu varam saskatīt. Niecīgi, bet tomēr mēs viņu redzam. Te it kā viņi pazudinājās, bet braucam tālāk, un ko mēs redzam? Atkal viņi turpinās. Te it kā kaut kāda pilsēta, kur atkal tajā pašā plaknē. Tajā pašā plaknē. Mēs jau esam aizbraukuši simtiem kilometru uz priekšu, un vēl joprojām tā līnija turpinās. Tieši tajā pašā plaknē te it kā pazudinājās, te atkal kaut kāda upe nevar saprast, kas. Mēs braucam. Ak, jēziņ, līnija turpinās tieši turpat. Atkal turpat un iet, viņi tā kā. Un iet. Varbūt drusku viņi tā kā uz leju aizgāja nobīdies, bet jūs redzat, ka ja taisnā līnijā mēs jau esam, tas ir Kanādā, mēs braucam. Kas tas vispār ir? Jā, ceļš. Garantēts ceļš, kas šķērs asfaltu. Un viņš iet, un kādā mežā iet, un te atkal turpinās taisnā līnijā uz priekšu. Te rekur atkal kaut kāda kalnaini vai kas nevar saprast, un izskatās, ka jā, kalnu reģionā viņš ir beidzot beidzies pie lieliem kalniem. Lūk tā, kas tie tādi, iedomājieties, šī tādas pikseļots vispār, pastieties, cik to ceļu te ir daudz. Tagad pastīsimies tā, kur palika. Paskatīsimies, kur jūs redzat pikseļus, jā. Pamērīsim, cik tad ir, kur no šejienes līdz šejienei 215 km. Tad iedomājieties, 215 km un cik te ir šī tāda šķērsgriezumā, mēs varam braukt uz augšu. Kur te viņi ir visur. 700, 800 km. 500 km. Un ik pa kilometru 600 metriem ir ceļš, kas iet. Vai lielākā daļa no viņiem ir asfaltēta un sagrantēta, citi nav, citi vienkārši uzbērumi vecie palikuši. Lūk, kas tie tādi ir? Es nezinu, kas tie tādi ir, bet normāli nekur mūsdienās un agrāk neko tādu nebūvē. Nebūvē tik daudz grantinieku ceļus, priekš kam tas ir milzīgs resurs, iedomājieties, tos visus ceļus vajag uzturēt, par viņiem jārūpējās. Priekš kam otrs, kāpēc tik ideāli taisnas formas viss, un kāpēc tieši vienādas, viss tā kā pikseļots vienāds. Pārāk daudz jautājumu, nav nekādas skaidrības un nekuras atbildes neatradu. Kas tie par ceļiem, no kurienes viņi tur ir, kas viņus būvēja, kad būvēja. Ja jūs kaut ko tādu atrodiet, padalieties komentāros, ja man neko tādu neizdevās atrast. Lieta pārdomām, nekur citur neko tam līdzīgu nav, neizdevās atrast, Eiropā vismaz tokeni nav, kur citur arī nav dzirdēts, ka kaut kur tāds būtu tāds pikseļots infrastruktūra. Lūk tā,
Jūs varat aiziet paši Google Earthā, paši papētīt, paši pabraukāt par tiem ceļiem, papriecāties, paskatīties. Daudz interesantāk, kaut kādas datorspēlīt spēlēt. Un komentāros ieraksti, ko tu par to visu domā. Jā, un pieraksties kanālam, ja tu to vēl neesi izdarījis. Un tiekamies vienos nākamais video ar tevi bija Alans, un šis bija Alans & Guru kanāls. Lai tev ir superīga diena, jaunais gads, forši to sagaidīt, un nākamais gads, lai panākumu pilns. Tev bija Alans, tiekamies jau nākamais video. Paldies, ka esi. Pieraksties kanālam, lai tev viss forši. Čau, atā, puh.